Daugavpils Universitātes ziņas. Labdien, studijā Karīna Važnē. Piektdien 15. martā Rīgā notika Eiropas pilsoņu gada atklāšanas svinīgs pasākums, kurā tika nominēti 7 labas gribas vēstnieki Latvijā. Tie ir sabiedrībā cienījami un zināmi cilvēki, kuri apņēmušies līdzdarboties un sniegt savu atbalstu Eiropas gada aktivitātēs Latvijā 2013. gadā. Nominēto labas gribas vēstnieku vidū ir arī Daugavpils Universitātes rektors, akadēmiķis Arvīds Barševskis. Svinīgajā ceremonijā apņemoties brīvprātīgi līdzdarboties un sniegt savu atbalstu kā labas gribas vēstnieks Eiropas gada aktivitātēs, Daugavpils Universitātes rektors saņēma labas gribas vēstnieka mandātu, kuru parakstījušas kultūras ministre Žaneta Jaunzeme-Grende un Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja Inna Steinbuka. Aicināti ieklausīties visi, kam interesē mūzika un mākslas menedžments. Šīs nedēļas sestdienā, 23. martā, Daugavpils Universitātē pirmo reizi notiks ievingrināšanās sestdiena Būsim pazīstami. Tā ir lieliska iespēja ievingrināt balsi un izkustināt pirkstus dažādu klasiskās, populārās un džeza mūzikas instrumentu spēlē. Tiekoties ar universitātes studentiem un docētājiem, ik viens interesants varēs ne tikai pamēģināt spēlēt uz gitāras, bungām, klavierēm, sintezatoriem un citiem mūzikas instrumentiem, bet arī iesaistīties diskusijās par problēmām un risinājumiem mūzikas kultūras dzīvē. Lai piedalītos ievingrināšanās sestdienās, interesanti tiek aicināti iepriekš pieteikties pa tālruni 654 244 79 vai pa e-pastu mmf@deu.lv. Pēc CBM Industrial valdes priekšsēdētāja Daugavpils Universitātes absolventa Sergija Kumeiska iniciatīvas ir izsludināts biznesa ideju konkurss studentiem Esi uzņēmējs 2013, ko organizē Daugavpils Universitāte un Daugavpils uzņēmums Dauer Group. Konkursa ietvaros ik viens Daugavpils Universitātes un citu Latvijas izglītības iestāžu studējošais tiek aicināts iesniegt savu ideju par uzņēmumu izveidi, kuras pamatā ir jaunu tehnoloģiju attīstība un inovācija. Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmā kārta notiek līdz 1. aprīlim, kad konkursa dalībnieki iesniedz savas biznesa idejas. Pēc iesniegto darbu izvērtēšanas tiek noteikti dalībnieki konkursa otrajai kārtai, kad būs jāiesniedz biznesa plāns. Konkursa uzvarētāji un balvu ieguvēji tiks apbalvoti ar diplomiem, naudas balvām un citām vērtīgām balvām, kā arī speciālu balvām. Lai sekmētu skolānu interesi par Latvijas un pasaules kultūras dzīves norisēm, sasniegumiem un tendencēm mūzikā un mākslas menedžmentā, jau otro gadu pēc kārtas Daugavpils Universitātē tiek organizēts skolu jaunatnes jaunrades darbu konkurss, kurā aicināti piedalīties 10. un 12. klašu skolāni un mūzikas un mākslas vidusskolu vecāko kursu audzēkņi. Lai piedalītos konkursā līdz šī gada 3. aprīlim uz e-pastu mmf@deu.lv jānosūta pieteikums, kas atrodams universitātes mājaslapā. Konkurss notiks 9. aprīlī. Tā dalībniekiem būs jāveic 2 uzdevumi – mākslinieckais solo priekšnesums atbilstoši specializācijai un jāpiedalās prāta bankā. Tas ir jāatbild uz ākīgiem jautājumiem. Par šīm un citām Daugavpils Universitātes aktualitātēm lasiet universitātes mājaslapā www.deu.lv. Ziņas tapušas sadarbībā ar Daugavpils Universitātes sabiedrisko attiecību menedžeri Vitu Viļevko. Paldies par uzmanību! Tās bija Daugavpils Universitātes ziņas.